Vāc nauda ārā. Hopā, hopā, hopā! Ir! Kāpēc tu izvilki naudu no tūciņas? Tu taču krāji ritenim. Jā, es krāju ritenim, bet es gribu paņemt tikai dažus eiro saldējumā. Skimbords ir gatavs! Jāno 101. brauciens! Tātad mēs braucam uz pludmali to izmēģināt. Vai tad braukšanai ar tādu dēli nav vajadzīgi okeāna viļņi? Nē, ar skimbordu slīd pa glūdu ūdens virsmu, tur, kur ūdens ir tikai līdz potītēm. Malacis, pats uztaisīja? Jā, pats. Nebija tik grūti. Pēc instrukcijas internetā uztaisīju. Tād jau es ietaupījis, un saldējums ir godam nopelnīts. Saskaitot kopā, man sanāk vesels eiro. Man arī ir 1 eiro. Un vēl 1 eiro. Vai mums sanāks 2 saldējumi? Es gribētu tādu milzīgu saldējumu. Ar ķiršiem un šokolādi. Es jums katram iedošu vēl pa 1 eiro. Paldies, mamma! Bet samainīsim monētas pret papīra banknoti. Tā būs drošāk, jo monētas var arī izkrist no kabatas ūdenī. Juhu! Visi uz pludmali! Pagaidiet! Vai jūs ar visu naudu iesiet ūdenī? Naudai nekas nenotiks. Eiro banknotes izgatavo no kokvilnes. Tās ūdenī neizjuks. Protams, ka neizjuks, bet pārdevējs lapjo banknotu var neņemt pretī. Labi, ņem un pasargā. Nu, skriesiet pēc saldējuma? Nu, puikas, ko vēlaties? Mēs vēlētos nopirkt 3 lielos saldējumus ar ķiršiem. Lūdzu, atpakaļ saņemsiet 1,40 eiro. Atlikumu gan ieliec krājkasē. Ritenim.